Nu, labdien, mans cienījamais skatītāji potenciālais. Jā, tā tad nav noslēpums, ka es jau droši vien, šobrīd jau vairākus gadus ņemos ar dažāda veida pārbūvēm, piebūvēm, elektrībām, kemperu, reisvanu pabūvēšanā, visādiem tādiem transporta līdzekļu pārbūvēm. Jā. Un tad kaut kā man ienāca prātā, ka jātaisa ir kaut kas jāiefilmē. Nezinu, vai tāds vispār saturs kādam būs interesants, bet, ja nekā savādāk, tad vismaz pašam būs vecumdienās gan jau interesanti paskatīties, kādu figņu tad es esmu darījis kādreiz. Man liekas, ka varētu sākt ar tieši šo kemperīti. Tātad, Edijs mums kaut kādu brīdi atpakaļ jau iedeva, un tad viņam vairākas mazas tādas modifikācijas, bet, droši vien ar sēriju daudzumu arī lēnā garā tā kā parādīšu visu kaut ko, ko mēs katram tur veicam un ko mēs tur katram daram. Vismaz mēģināšu. Šidēļ tātad bija kaut kad vasarā, mēs viņam tur noledojām to priekšu. Sākām ar spūdžu upgrade, salikām iekšā LED legālās street legāla lampas. To mēģināsim arī parādīt. Tā. Ups. Lai nebūtu tā kā tā kā viņam oriģināli tās halogēnās spuldzes, tad salikām ledus iekšā. Un tagad ir smukāka, jaunāka, modernāka gaismiņa. Un, protams, arī salikām, iebūvējām papildus stāvās gaismas lukturus, tā, lai viņi ir tā smuki un organiski restē, un lai nekas netorčī ārā, un lai daudz gaismas. Tuņās ieslēgsim, tālos arī, gaismas tumsā ir daudz, ļoti daudz. Ar lāzeru savādāk nevar būt. Uzreiz, jebkurā tumsā viss paliek par dienu. Šitāds te, ka brauc tumsā, tad uzreiz kilometrs priekšā ir diena. Un tagad bija atkal cits darbiņš jāizdara. Bija jāuzliek arkām paplatinājumi. Tāpēc, ka klientam ir prātā, ka jāuzliek citi diski ar mazākiem offsetiem, tābiši vairāk uz āru. Un tad, lai ritenis netorčītu ārā, tad bija jāuzliek šīs te arkas. Tādas, nezinu, kā viņi savādāk nosaukt, uzlikas. Protams, ka tas izstrādājums, kā tāds nav baigi kvalitatīvs savos mēros. Kaut kur viņš tur peld tajā izstrādes procesā, bet neraugoties to, man liekas, gala rezultāts sanāca tāds galīgi labs. Ar tādām visādām čakarēšanās kaut kā tomēr ir izdevies diezgan smuki, liekas viņus pielikt. Visi centāmies tā, lai būtu viss tā kā pēc feng shui, un beigās arī, lai tad nelīstu iekšā visādi sūdi, tad smuki aizpildījām šuvītes ciet ar silikonu. Ko vēl neuzplosies bišķiņ, ja? Es domāju, ka vajadzētu būt diezgan labi un kvalitatīvi un kalpojoši. Tā kā uzliks tos jaunos diskus virsū, droši vien, ka tas viss kopā vēl smukāk izskatīsies. Tā kā tā, tas ir tāds pirmajai mazai sērijai, man liekas, ka galīgi pietiek. Un, tad jau droši vien, ka nākamdēļ, aiznākamdēļ kaut kad atkal mēģinās kaut ko iefilmēt un līdzīgā formātā, ielikt YouTube iekšā, un tad tie jau, kas grib, tie vakarā droši vien uz liela teļu, ka var ieslēgt un noskatīties, tā teikt, uz normāla ekrāna kvalitatīvu bildīti. Protams, ka es saprotu, ka ērtāk ir skatīties visu mūsdienās telefonā, bet man kaut kā patīk tas, tomēr tā lielā kvalitāte, kad uz lielām colām var uzlikt virsū, un man tā patīk, un tāpēc es tā darīšu.
Galu galā telefonu jau arī var pagriezt šitā te un noskatīties to video. Ieliec kādu komentāru, nezinu, es neprasu ne pēc kādiem baigiem laikiem un tur follow me, bet droši vien, ja pat pāris cilvēkiem tas viss liekas interesanti un saistoši, tad to ir jēga darīt. Jā. Tā kā šodien ir piekdiena, nezinu, kurā dienā skatīsies, tad veiksmīgu atlikušo tev dienas daļu, foršu vīkendu. Tiekamies nākamajā sērijā.